cienījamie petankas sekotāji! Tikko noslēdzējis 12. Warriors kauss Upesciema stadionā, kurš tika aizvadīts 3 dienas 3 kategorijās – vīriešu un sieviešu vienspēles, dubultspēles un trīnieki. Pirmajā dienā lielisku rezultātu uzrādīja Latvijas sieviešu spēlētājas, iekļūstot ļoti labās pozīcijās. Un Ieva Anna Gulbe izcīnīja pirmo vietu, kļūstot par 2-kārtējo čempionu sieviešu vienspēlēs. Vīriešu vienspēlēs sīvā finālā bija Somijas spēlētāji, kur viens no viņiem kļuva par čempionu. Otrajā dienā norisinājās tripleti, kur spēlētāji no Latvijas, Francijas un Brazīlijas kļuva par čempioniem, kuri pārstāv Warriors klubu. Otrajā vietā bija Latvijas komanda, trešajā vietā komanda no Somijas. Uz doto brīdi tikko noslēdzās dubultspēļu fināls, kur par čempioniem kļuva jau iepriekšējo gadu Warriors Cup uzvarētāji Edgars Silovs un Antonijs Dimarko no Upesciema Warriors kluba. Otrajā vietā izcīnīja Somijas spēlētāji, un man ir liels prieks, ka visi spēlētāji bija atbraukuši, jo šīs 3 dienas bija smagas, pēc ka bija laikapstākļi bišķi savādāki nekā iepriekšējos gados. Bija vairāk lietus un bija bišķi vēsāk. This year was really great. I had a lot of fun. I met some great people and also made some new friends, and that's what really encourages me to come here more often. Always good one, yeah. It was similar to last year or the year before. It was also raining, yes. So last year it was very warm, so that's the difference. But yeah, the people are always nice, and yeah, we have a lot of fun. Хорошая организовка, атмосфера хорошая и много хороших людей, которые придут сюда везде от мира. He said it's a very excellent tournament, nice venue, location is good, everything's arranged well, and he will be here again. Respektu organizatoriem par to, ka turnīrs attīstās un katru gadu ir kaut kas nāk klāt, un tas ir vienkārši fantastiski. This year is very good. The year because so many nations are here, over 14 countries comes to play to the Warriors Cup, and it's very high level and very good atmosphere as always. Bet mūsu sportisti izturēja visu šīs dienas. Es vēlos viņam personīgi pateikt lielu paldies, jo ir, kas piedalījās visas 3 dienas, ir, kas piedalījās 1 vai 2 dienas, bet viņi ir veltījuši savu laiku, interesi, padalījās ar draugiem, publicēja sociālos tīklos, baudīja atmosfēru, spēles, komunicējot, piedaloties šajā festivālā, jo, kad visi sanāk kopā, šis ir kā liels ģimenes pasākums. To never stop to organize this tournament because, as we see, so many people come to play and enjoy the petanque, so should be bigger and rise to the sky. To continue the tradition. I really liked it here, and hopefully I will manage to be here next year. I will try my best, so hopefully see you next year. Oh, maybe if they can increase the number like it was 2 years ago, that would be nice. Huh? Because then it was full actually, like 48 teams for triples and doubles. This year is a bit less. So I wish them good attendance. Es noteikti novēlu, lai tur būtu tik daudz masti salikti, ka nepietiks vietas, kur izlikt karogus, lai pēc iespējas vairāk valsts mūs pamana un lai mums būtu jātaisa jaunu laukumu, tāpēc, ka vietas mums nepietiks. Tā kā novēlu organizatoriem turpināt augt un lai sadzird mūs arī Eiropā un pasaulē. Un es ceru, ka tagad būs laiks bišķi atpūsties, nedaudz atgūt elpu un jau domāt par nākamo gadu, jo pie mums šogad piedalījās tik daudz ārzemnieku spēlētāju, kas jau vēlās rezervēt vietas un spēlēt nākamgad. Tad skatīsimies un domāsim, ko darīt tālāk ar laukumu paplašināšanu un ceram, ka viss notiks labi. Liels paldies visiem! Piesakieties jau tagad, tāpēc, ka vietu skaits ir limitēts nākamajā gadā.